Šodien Saeimā progresīvie Simonovskas un Šuvājeva personā pierādīja, ka viņi ir tukšmuldētāji un moralizētāji. Viņi tā cīnījās par šo Stambulas konvenciju, kad vajadzēja pieņemt. Un tad šodien viņi to aizstāvēja un būtu izgājuši ārā un pateikuši, šajos 2 gados mēs esam izdarījuši šo, un lūk ir rezultāts. Bet viņi to neizdarīja, tāpēc, ka viņi neko nedarīja un rezultāta nav. Tā vietā viena bļaustījās par zinātni, par nezinātni un par termiņiem un par terminiem. Savukārt Šuvājevs sāka piesaukt jau atkal oligarhus un Krieviju, jo bailes ir vienīgā viņu politikas sastāvdaļa. Stambulas konvencija uz mūžiem paliks kā simbols, ka progresīvie negrib strādāt. Viņi grib organizēt biedrības, gājienus un pētījumus, kurus nevienam bez viņiem un pat viņiem nevajag.